Starp citu, es sestdien būšu Rīgā plazā, un, ja tu vēlies, tad tu vari nākt un man satikt. Man kādu laiku nav bijusi Lauras ģenerālā virtuve, tāpēc izdomāju uzfilmēt. Es taisīšu braunijus, vienkārši, bet here's the catch! What? Es taisīšu bez nekādas receptes, visu taisīšu improvizējot. Es nesen uztaisīju braunijus, un viņi sanāca sāļi. Nezinu, kā tas iznāca. Viņi bija sāļi. Es starp citu arī esmu slimie, es izklausos vairāk pēc vīrieša nekā parasti. Es pat nezinu, ar ko sākt, kā parasti taisa braunijas. Es cenšos pašlaik atcerēties, ko es iepriekš taisīju, pilnībā neatceros neko. -3. Man būs ļoti random proporcijas, jo, kā jau es teicu, es nezinu lietas. Tikai ielikšu visus milus, kas mums ir. Tas bija pat daudz. Es atceros, kādas lietas vajadzēs, neatceros kādā secībā un kā ko, bet man nepatīk maisīt lietas. Es nezinu, cik vajag. Šitas kakao ir ļoti kakao. Tā kā tur cukura vispār nav, un viņš ir ļoti skāps, bet braunijiem nesanāks tas magas salda. Bet, neuztraukties, pēc tam pielikšu, es nezinu, kilogramu cukuru. Tā kā šis ir gana brūns, man reāli nav nejausmas. Gana. Nav garšīgi, neiesaku. Zero ātrikten. Un es vienkārši pielikšu visu cukuru, jo es atceros, ka vajadzēja daudz. Es esmu ļoti slims visu nedēļu, basically nosēdēju mājās. Un aizgāju uz dažiem treniņiem, tajos treniņos man bija sajūta, ka es nomiršu. Un es te pašmāku kāds vienkārši 3 dienas pēc kārtas. Vienīgais, ko darīju, bija gulēju, gultāt, skatījos Dāna filmu. Un atkal es gāju gulēt. Tā bija visa man diena. Nopietni, tas bija tik skumji. Un viss šļakstas. Un es galvenais saslimu, nevis tā kā parastajā skolas. Es saslimu neproduktīvākajā skolas nedēļā. Es saslimu projektu nedēļā, kur vajadzēja katru dienu uz laiku, 20 minūtēm aiziet uz skolu. Es palaidu garām tikai kaut kādas 2 krievu valodas visu šo laiku, kad slimoju. Dzīve ir negodīga. Es jau nevaru sagaidīt visus komentārus, kur ir raksta, cik ko es jau izdarīju nepareizi. Es ļoti atvainojos. Es varbūt jāiesilda krāsns. Man nav nejausmas, ko es daru. Man reāli nav nejausmas. Viņu iesildīju, vai es viņu iesildīju pareizi, visticamāk, es nē. Tāpēc citā traukā vajag ielikt sviestu. Laikam es neatceros. Es pēdējā laikā pavadu baigi daudz laika ar Ārčiju, jo tā kā es palieku mājās, viņš arī mājās. Un viņš tik ļoti ar mani. Un Ārčijs tik ļoti maksimāli ar mani negrib neko darīt. Es gribu viņu papājāt, viņš vienkārši pastāst, kā tā. Tas ir skumji. Ārčī, Sviests ir slikts priekšsēdē. Šī tik ir gana, man nav nejausmas. Laikam salīties gaidīšanas dēļ. Kēla. Es esmu Ārčīs, man Laurijas nepatīk. Kaut kas man pēc deguma, tas nevar būt labi. Tagad biju jālikt 3 vai 1 ola, un es neatceros, cik bija 3 vai 1, tāpēc es pielikšu 2. Zin kā, lai jebkurā gadījumā, cik arī bija, man būtu nepareizi. Man vēl joprojām bail pārstas dolas, ja man vēlties atrāpīšu pa pirkstiem, tad es nogaidīšu savu pirkstu, un tad man vairs nebūs pirksti, un tad es iztīšu dīvaini, un tas sāpēs. Man liekas, bija 1. Vai arī es uztaisīju pārāk maz sviestu. Tagad liekam klāt un ceram, ka kaut kas izdosies, jo, ja ne, tad es nezinu, ko es darīšu. Pilnīgi nekas neveidojas. Jēj! Mīklai nav jābūt šādai. Tikai izkausēšu vēl sviestu un cerēšu, ka tas ir tas, kas ir vainīgs. Jo, ja ne, tad vienkārši raudāšu stūrītī. Es nopietni gribu braunijas. Ja šis nepalīdzēs, tad es būšu vienkārši bēdīgs. Es ešu veikalu un aprušu gatavus braunijas un miers. Man vajadzēja pastīties pēc receptes un slēgt. Au! Kaut kas tur patiešām pēc deguma, tas nav labi. Man vajadzēja vispār sviestu izkausēt, viņš kā nav izkausēts un es to tā lietoju.
Un tā kā patiešām vajadzēja kausāt sviestu, tur tikt vienkārši ola ar sviesta gabaliņiem neizkausāti. Bet citi un tā izmantošu. Tas tik ļoti nekam nepalīdzēja, ak, mans jau. Ak, jā. Kāpēc es izdomāju bez receptes iet? Es vienkārši uzsildīšu pārējos sviestu un cerēšu. Tā mīkla, kas ir izdevies, atkaršu, tie ir labi. Labi, netāli, kā jūs tā mīkla, tā ir pat labākā dara. Ok, viņš viss ir putās. Tā kā notiek ar sviestu. Nē? Ok, paši. Paskaties, kuram ir gatava mīksta mīkla kērijā vai brownie mīklai. Un es vēl domāju, kā parasta brownie būtu garlaicīgi, tāpēc tur iebāzīšu cepumus iekšā. Viņi ir jāsadrupina, bet man tā kā slīnkums, tāpēc viņas ielikšu maisiņā un daudzīšu pret galdu. Es vienkārši iedomāšos, ka tie ir visi cilvēki, kurus saka, viņam nepatīk manas uzvedas. Es saplaisu maisiņu. Šis kaina nestrādā. Labi, plāns B. Darīt to, kā īstenībā ir jādara. Ok. Paldies, tas strādā fantastiski. Tā bija mana vienīgā izredze, bet paldies. Man ir tik labs kulinārijas prasmes, ka es salauzu auguru. Es vienkārši atstāšu viņu tur. Un, ja kāds atradīs mums tāds, ko viņš salauz? Nopietni! Kurš to izdarīja? Ar šito var daudzīt. Es vienkārši ielikšu iekšā mīklā un cerēšu, ka tas kā strādās. Tā nebija gudra ideja. Interesanti. Tikko izlīd. Tikko izkrita. Es bet man izlīka kāpa. Izspirtot. Jo man jāuzskās to visu sakārtošu. Nav jāuzskās. Pēc apmēram 20 minūtēm tīrīšanas es esmu satīrījis tā, ka kā redzēt, kā ir netīri, tu nav pamanāmas, tā kā vēlāk svērš kā citu vai. Teiktu laiks man likt viņus iekārtojumā, es nezinu, pannā, tā nav panna. Es likšu viņus kastītē, kurā cepšu. Cepšam kastīti. Perfekt. Es izmantoju rokas, es nomazgāju nomierināties visi. Bellissimo! Un tagad man jāliek krāsnī, kur jau kādu pusstundu tā jau uzsildījusies. Es atvainojos, es nezinu, vai tā var viņu atstāt, vai ne, es viņu atstāju. Ja es saplēsīšu, es ļoti atvainojos savu ģimeni. Karsts! Noteikti jāgaida 25 minūtes stāstīt, kā kāds sakot manai receptei. Nesakot manai receptei, atvedu kādu internetā, kura strādā. Ok, bērni? Paldies, bērni. Ok, brownie ir izcepušies. Viņi smaržo labi. Man ir aizdomā, ka viņi ir arī piedevuši. Ok, viņš izstās īstenībā tīri labi. Malacis, good job, Laura. Un tagad pēdējais solis. Karamela un šokolāde. Un tagad jāsagriež un jācenš nesagriezt visu manu cepumu kastīti. Es tā kā centos dabūt smuku gabaliņu. Šis ir labākais, kas man sanāca. Cerēsim, ka garšo labi vismaz. Bon appétit. Ne tā kā man draugu uztaisīt labāk, bet šis ir tīri labi. Malacis, Laura! Bet jā, ja jums patīk šis video, spiežat laiku. Un es atvainojos, ka izklausās, ka es tulīt nomiršu, man balss pilnībā apmēram nav. Un Ārčīs tagad elpo pa visu istabu, ļoti atvainojos. Paldies par skatīšanos, tā.